Blīvi priekšmeti kritiena sākumā krīt ar brīvās krišanas pātrinājumu aptuveni 9,8 m2, jo gaisa pretestība uz tiem darbojas salīdzinoši nedaudz. Bet, ja spēcīgi magnēti met cauri nemagnētiskajai metāla caurulē, tad magnēts tajā krīt ievērojami lēnāk nekā ir pierasts. Kustīgs magnēts metālā rada virpuļu strāvas, savukārt tās rada pretēju magnētisko lauku un atgrūž magnētu. Šo īpašību izmanto elektromašīnu magnētiskajās bremzēs un krāsaino metāla šķirošanā. Pamēģina ar strauju kustību izskatīt spēcīgu magnētu no vara vai alumīnija caurules un pārbaudi pats, kā caurules materiāls un diametrs ietekmē magnēta krišanas ātrumu.